Prieks jūs redzēt mūsu kinoblogeru piedāvā NOAS filmu seansā. Tie, kas mums ir pirmo reizi kinoblogeru seansu, mēs sākumā par filmu nedaudz parunāsim. Tas būs interesanti, tad mums būs konkurss, tad mums būs tikai pati filma. Tad, ja tas neinteresē, tad varbūt ir vērts pagaidīt kaut kādas minūtes 25, 30. Tad nāk atpakaļ, Trevor jūs pamodinās, teiksim tā. Bet jā, šodien filma NOAS. Ko lai jums izstāst pirms filmas NOAS? Mēs ilgi domājam, ka būtu jāstāsta par kaut kādiem pasaules gala filmām un tā, bet tas viss jau mēs bijis This is the End seansā, līdz ar ko viss jau ir bijis, pārmetuma lietas līdz, kā dziedātājs Dons. Tāpēc mēs izdomājām nedaudz savādāk, ka mēs uztaisāsim par šo filmu pastāstīt cilvēku, kurš par to saprot daudz vairāk nekā mēs, vismaz par pamatiem pilnīgi noteikti. Un tāpēc es lūgu šo aplausim sagaidīt Rīgas Lutra draudzes mācītāju Indu Paiču, lūdzu. Man tāds nepateicīgs uzdevums pirms interesantas filmas jūs aizskavēt ar kādām pārdomām. Bet droši vien tas galvenais iemesls, kādēļ es esmu aicināts kaut ko sacīt šajā brīdī, šajā stundā, ir tas, ka pats šis nosaukums NOAS, protams, ļoti pamatot arī mūs saista ar ļoti seniem Bībeles tekstiem. Un tas, ko es gribu izdarīt, pavisam īsi jums pastāstīt dažas lietas, kas mums var palīdzēt, tas nebūs saistīts tieši ar šo filmu. Es gribu uzreiz sacīt, tāpēc, ka filma ir filma, un viņi droši vien tieši tā arī jāskatās kā tāds atsevišķs mākslas darbs, kas mūs kaut kādā veidā uzrunā un mūsu emocijas un visu pārējo pasauli kustina. Bet tas, ko es gribu pastāstīt, vienkārši atgādināt mums dažas lietas. Pirmkārt, par to, no kurienes vispār šis stāsts. Kā jūs daudz to zinat, tas ir biblisks teksts. Patiesībā Bībeles pirmajā Mūzes grāmatā mēs atrodam cieši savijušos kopā veselus divus stāstus vai leģendas, kuras bija mazliet citādā veidā izteiktas, bet ļoti līdzīgas, bija pazīstamas daudzās tuvo austrumu kultūrās un zemēs. Kā mūsdienu pētnieki to ļoti skaidri norāda, stāsts par Noāsu ir pārņemts no šumeru un dažu citu kultūru leģendām. Ja jūs mazliet atceraties kaut ko no ģeogrāfijas, tad tas apgabals, kurā šie stāsti rodas, ir tagadējā Irāna, saucamā Divupe, kur ir tāds milzīgs, liels, līdzenums, kuram abās pusēs plūst divas ļoti lielas upes, Tigru un Eifratu. Un šajā saucamajā Divupē vai Mezopotāmijā, kā viņi kādreiz svešvārdā sauc, jau ļoti sen attīstās pirmās civilizācijas un kultūras. Un šīm civilizācijām bija viena ļoti tāda dramatiska dabas parādība, labi pazīstama, kas viņiem radīja milzīgas problēmas un milzīgas grūtības. Proti, kā jūs sacījāt, tas bija milzīgs liels līdzenums, šīs milzīgās upes, tad, kad tālu kalnos sākās lietus periodi, mēdza pārplūst. Un par cik līdzenums ir līdzens, tad burtiski pa dažiem metriem upēm paceļoties, aplūda milzīgas teritorijas, milzīgi posta darbi tika izdarīti tam, ko šīs civilizācijas bija mēģinājuši veidot un celt. Un viņi mēģināja visādā veidā prognozēt šos plūdus, mēģināt saprast, kāpēc tādi notiek, un šie plūdi viņiem kļūst par tādu vispārēja posta un destrukcijas simbolu. Tad lūk, kā pētnieki to norāda, šie senie stāsti tiek pēc tam pārcelt uz Bībeles tekstiem, un tur jau mēs to sastopam kā stāstu par to, ka Dievs, kurš ir radījis šo pasauli, kādā brīdī nožēlo to, ka viņš to ir izdarījis, proti cilvēki, kurus viņš ir veidojis, uzvedās ārkārtīgi briesmīgi, ir varmācības un ļaunuma pilni, un tad vienā brīdī radītājs nolemj sākt tādu jaunu sākumu. Un viņš sūtīs šos plūdus, ar ko vecā pasaule tiks iznīcināta un kaut kas jauns varēs sākties. Un tad mēs lasām, ka tiek izraudzīts viens cilvēks šajā vārdā Noā, kurš tad saņem uzdevumu veidot šo šķirstu, kā viņi kādreiz sauc, vai tādu peldam aparātu, jo tas nav īsti kuģis, tas ir tāds saudabīgs veidojums, kaut kas līdzīgs plostam un tā tālāk. Filmā būs arī kāda versija par to, kā tas varētu izskatīties. Un šajā šķirstā, kā tādā krātuvē, tiek sapulcināti visi iespējamie
dzīvnieki un dzīvās būtnes, kas šajā pasaulē ir pa pāriem, lai, veidotu tādu kā krātuvi, kura tad izdzīvos cauri visiem lielajiem ūdeņiem un plūdiem, un tad no tā varēs sākties jauna civilizācija. Tāds apmēram ir šis stāsts. Kā jau sacīju, aprakstīts 2 reizes, cieši savijoties kopā, pilns ar visādām niansēm, pa kuru izcelsmi mēs varam tikai izteikt minējumus, kāpēc tas tur ir pieminēts un tieši tādā veidā. Bet tāds ir šis stāsts. Es pieņemu, ka jūs daudz to zināt. Tas, ko es gribu jums pastāstīt, tikai 3 iespējas, kā uz šo stāstu skatīties. Un par to runā teologi, un par to droši vien ir vērts jums zināt. Tas pirmā iespēja ir, ka mēs lasam šīs pirmās Bībeles nodaļas, uztvert to kā tādu, neveiksmīgu vai veiksmīgu, kā kuram tas liekas, reportāžu no reāliem fiziskās pasaules notikumiem. Ja jūs ievērojāt, es vairākas reizes lietoju vārdu leģenda, tāpēc, ka pētnieki ir pilnīgi pārliecināti, un arī teoloģiski tas ir pilnīgi precīzi sacīt, ka šīs pirmās Bībeles nodaļas nav piederīgas pie mūsu pasaules vēstures. Šīs pirmās 11 Bībeles nodaļas mēdz saukt par pirmvēsturi. Tātad tas ir teksts, par kuru daudz teologi sacīja, tas ir jāuztver simboliski, tas nav jāuztver burtiski. Tāpēc, ka tur ir tādi personāži kā Ādams un Ieva sākumā un Bābeles tornis beigās. Tādas lielas, simboliskas figūras un tēli. Bet ir cilvēki, kas to mēģina ļoti burtiski uztvert. Un tas ir tas, ko es sauktu par tādu hiperreālismu šajā ziņā. Iedomājieties, Noās tātad sapulcina savā šķirstā visus zvērus. Kā es to no treilera noskatījos, tad iespējams šeit arī būs kāds šāds aspekts, ka mēs mēģinam to attēlot ļoti naturāli, ļoti burtiski. Tad, protams, cilvēkiem ir pilna galva ar jautājumiem, kā tad tie leduslāči tur varēja atnākt, un vai pingvīni arī tai plostā bija, un tā tālāk un tā joprojām. Kas ir, protams, ļoti leģitīmi jautājumi, sevišķi, ja mēs sākam rēķināt tilpumus un mēģināt saprast, ko viņi tur ēd un kā viņi tur dzīvo. Rezultāts ir tāds, ka tie cilvēki, kuri mēģina šo stāstus uztvert ārkārtīgi burtiski, parasti beidz ar vienu ļoti sirreālu pasauli. Jo viņiem nākas ieviest visādus papildus skaidrojumus, ka, ziniet, toreiz jau tomēr viss bija savādāk, un cilvēki tur dzīvoja 900 gadus, un gan jau, ka tie zvēri tur kaut kā tomēr satilpa, un tā tālāk, un tā tālāk. Un iznāk tā, ka mēs esam mēģinājuši ļoti turēties pie Bībeles un ļoti burtiski viņu skaidrot. Realitātē mēs esam uzbūruši vienkārši savu pasaulīti, kurai, protams, ir kaut kas, varbūt pasakas vērtība, varbūt kaut kas tam līdzīgs, bet kurai ir maz sakara ar mūsu dzīvi. Otra iespēja, kā to skaidrot, ir, ka mēs šajos tēlos saskatām simbolus un metaforus. Un tas ir kā parasti kristīgajā baznīcā tas ir ticis saprasts. Proti, ka šeit runājot par šķietami fiziskām ārējām lietām, mēs tiekam aicināti domāt par to, kas notiek mūsu dzīvē šeit pat līdzās. Aizsteidzoties visam priekšā, piemēram, plūdi, kuros aiziet bojā vesela civilizācija, jau īstenībā nav nekas nesaprotams, draugi. Mēs paskatāmies pasaules vēsturē un mēs varam redzēt, kā kari, varmācības, savstarpēja asins izliešana ir spējīga dažos gadu desmitos iznīcināt veselas civilizācijas tā, ka tur paliek pāri tikai varbūt kādas uzsabrukušas ēkas, bet nekā dzīve tur vairs nav. Jūs saprotat, mēs varam šo tekstu skaidrot arī simboliski, mēģinot viņu piesaistīt un saskatīt šajos simboliskajos tēlos to, kas viņu piesaist un sasaist ar mūsu dzīvi. Un visbeidzot, trešā iespēja ir, ka mēs sakam, šis stāsts nav jāsaprot burtiski, viņš nav jāsaprot arī vienkārši metaforiski, un nav jāmēģina saistīt ar mūsu dzīvi, bet viņš ir tāds stāsts, kas ļauj mums vienkārši pasapņot un tādas fantāzijas veidot par to, kas viss varētu būt. Un, piemēram, tie ir tie cilvēki, kuri ļoti labprāt mīl sacīt, ka šie Bībeles pirmie teksti runā par citplanētiešiem, par visādām dīvainām garīgām parādībām. Tā it kā tas būtu kaut kāds skaidrojums, bet atkal, ja jūs jūtat, tad īstenībā mēs esam no reālās dzīves aizgājuši prom. Tāpēc pārāk jūs neaizkavējot, vēl divas lietiņas gribu izstāstīt. Tātad viena lieta ir par to, es pieminēju, ka ir tā simboliskā skaidrošanas iespēja. Tas, kas būs filmā, par to es neko nezinu, es neesmu šo filmu redzējis. Ļoti apšaubu, vai viņi mēģinās dot šim stāstam kaut kādu ļoti spēcīgu mūsdienīgu interpretāciju, bet var jau būt. Taču tas, ko es gribu jums pateikt par šo Noās stāstu, ir īstenībā ļoti interesanta lieta.
Ja mēs iedomājamies, ka šis stāsts mazliet slēptā veidā runā par katrai civilizācijai un katram laikmetam pazīstamo iespēju, ka cilvēki ir spējīgi nogrimt, vārda burtiskā nozīmē nogrimt paši savā varmācībā, ko viņi paši izraisa. Ka civilizācija aug, un tad vienā brīdī viņi sasniedz piesātinājumu un iet vaļā lielais karš, kā rezultātā cilvēki mirst un iet bojā. Tur ir viena ļoti interesanta likumsakarība, ka vēsturē parasti ir tā, ka tie plūdi nāk, tās valstis un tautas tiek noslaucītas no zemes virsus, bet tas, kas paliek pāri, bieži vien ir vai nu vispār nekas, un tā arī mēs īsti nesaprotam, kas tur notika, vai arī paliek pāri tie, kuri kaut kādā veidā ir bijuši uzvarētāji, tie, kuri kaut kādā veidā ir to visu varbūt vadījuši un uzturējuši. Jūs jau zināt, vienmēr mazie cilvēciņi mirst, un tie, kas tur kaut kā pa augšu darbojās, tie bieži vien iziet sveikā, vismaz līdz zinātnē robežai. Tas nozīmē, ka ļoti bieži pasaules vēsturi raksta uzvarētāji. Un es aicinu jūs aizdomāties, ka sākotnējā Bībeles ideja par Noasu ir, ka Noass ir cilvēks, kurš izdzīvo kādā milzīgā, es teiktu, ne jau dabas, bet sociālā katastrofā. Viņš izdzīvo vienā milzīga, turbulentā un ārkārtīgi sarežģītā laikmetā. Un tieši tāpēc, ka viņš to ir pieredzējis un viņš redz, pie kā noved zināmas lietas viņa dzīvē, viņš kļūst par atslēgu domāt citādāk, rīkoties citādāk, vai tā tad sākt jaunu civilizāciju vai jaunu pasauli. Bībeles lapspusēs tas ir ļoti bieži uzsvērts stāsts, ka pasaule no tiem vairākumu viedokļu un no tavu uzvarētāju viedokļu izskatās vienā veidā, un savukārt no uzvarēto un gan drīz vai bojā gājušo skatu punktu tas izskatās pavisam citādi. Un šai ziņā man interesanti liekas tas, ka mēs redzam šo filmu pavisam neilgi pirms Lieldienām, jo, ja jūs tā mazliet aizdomājaties, tad arī Lieldienu stāsts ir būtībā stāsts par šo vienu cilvēku, kurš nostājas pretī sava laikmeta valdošajām tendencēm. Un tā starpība, kā parasti dzīvē mēdz notikt, ja tu nostājies pretī savam laikmetam, viņš vienkārši tevi nones. Vienkārši tie plūdi tevi aizrauj un tu esi beigts, un neviens arī nesaprot, kas tur īsti notika. Bet ir daži izņēmumi, dažreiz cilvēks, kurš ir piedzīvojis šo visu, turpina dzīvot, un viņš dod mums citu skatījumu. Tas ir kā, teiksim, mēs varētu sacīt, mēs savalkam kopā to, kas ir bibliskajās lapaspusēs gan pirmajā grāmatā, gan vēlāk jau jaunajā derībā pie Kristus mums redzams. Tāpēc es gribētu sacīt, draugi, ka stāsts par Noasu nav stāsts par dzīvniekiem, stāsts par Noasu nav stāsts par kaut kādiem mistiskiem spēkiem. Cilvēkiem patīk par to fantazēt, un es pieņemu, ka mēs to redzēsim, šīs fantāzijas. Tam nekāda sakara nav ar šo stāstu. Šis stāsts pilda šo ļoti skaidro funkciju. Bībele saka, ja tu gribi saprast, kā darbojas civilizācija, un ja tu gribi saprast, kā viņi var neiet bojā, tad saprot, ka civilizācijas uzdevums ir rūpēties par tiem, kurus viņa grib gandrīz iznīcināt. Un tikai no to mazākumu viedokļu paskatoties uz to, kas ir noticis, mēs esam spējīgi kaut ko saprast. Tātad tam ir ļoti skaidri filozofiski un teoloģiski pamati šiem stāstam. Diemžēl, kā jūs sacīju, mēs parasti pieejam tai lietai no šī te hiperrealismu vai kaut kādas tādas pilnīgi fantāzijas puses. Par to tad mēs varam runāt. Bet vēlreiz, beidzot pašā noslēgumā, es tiešām jūs aicinu pārāk nesavilkt to kopā ar Bībeles tekstiem, tāpēc, ka visticamāk tas, ko mēs esam atnākuši šeit darīt, ir nevis vienkārši vēlreiz izlasīt Bībeles tekstu caur acīm un vienkārši viņu vēlreiz redzēt. Ir daži cilvēki, kas tā saprot, kino uzdevumu vienkārši vēlreiz tekstu iedzīvināt, bet droši vien mēs esam nākuši redzēt kaut ko svaigu un paskatīsimies uz šo pasauli, kas tiek likta mūsu acu priekšā. Un es gribu aicināt, es vienkārši tajā trailerī, droši vien jūs arī daži esat redzējuši kaut ko no tā, es redzēju dažus kadrus, kas man liek man to sacīt. Es jūs aicinu arī tad, kad mēs redzam šos hiperrealistiskos, šos te mēģinājumus, to visu parādīt kā tādu realitāti fizisku. Saprotiet, ka arī tas ir simbols. Un droši vien mēs vispareizāk arī šādu stāstu, vienalga, kas tur filmā īsti līdz galam būs, mēs viņu uztveram, ja mēs viņu uztveram kā simbolu, kas runā par mums, par to pasauli, kurā esam mēs, par to, cik mums ir sarežģīti saprast,
kas ir patiesība un kas nav patiesība, un cik viegli mēs tajos plūdos ejam bojā, tā arī nepamanīdami, kas ar mums notika. Nu, tik daudz. Paldies! Varu teikt, šāda prezentācija mums droši vien vēl nav līdz šim bijusi, un tāpēc vēlreiz jau aplausi. Tas mums ir bijis, mums ir konkurss ir katru reizi, bet pirms konkurss varbūt tā, ka 5-7 minūtes es izmantošu iespēju arī nedaudz parunāt, man ļoti tas patīk, un droši vien, ka kādam no jums arī es tā vismaz ļoti ceru. Bet tiem, kas varbūt mazāk zina par filmu, gribētu izstāstīt, kā viņa līdz mums ir nonākusi savā līdzinājā veidolā, un kā mēs redzam uz ekrāna režisors Darrens Aronofskis, noteikti daudziem no jums tagad ļoti pazīstams Oskarots režisors tādām filmām kā Requiem for a Dream, tādām filmām kā Black Swan, iespējams kādam no jums arī tādai filmai kā The Fountain. Visas trīs ļoti labas un ļoti rekomendējamas skatīšanai, bet kādreiz režisors Darrens bija mazs puika, un viņam bija 13 gadi, viņš mācījās 7. klasē, un viņam bija klasē uzdevums. Viņam literatūras skolotājs palūdza vai lika, kā nu toreiz tas bija, piedalīties Amerikas mēroga konkursā, kurā Darrens iesniedza dzejoli, un dzejolis kā reizi bija par noasu, līdz ar ko mēs varam apmēram saprast, kurš bija tas punkts, kad viņš personīgi sāka interesēties par šo tēmu. Darrens šajā konkursā arī uzvarēja, kas viņam, teiksim, kā dāvāja iespēju apciemot Vašingtonu, kas tajā laikā bija baigi forši, un īstenībā šobrīd tas ir baigi forši īstenībā tāpēc, ka skolas laikā, ja kāda šāda veida ekskursijas notiek, protams, ārpus stundu laikā, bet tu stundām nenāc un tikmēr brauc uz Vašingtonu. Ļoti forši. Nu, lūk, un es uzskatu, ka tajā brīdī, principā mēs varam teikt, ka sākās šīs filmas stāsts, bet viņš turpinājās nedaudz vēlāk, 2000. gadā, kad Darrens jau sāka rakstīt šīs filmas scenāriju, jau reāli faktiski aizdomājoties par to, kā tad viņi varētu izskatīties. Viņš tikko bija pabeidzis filmu Pai, viņš bija gatavs uzņemt filmu Requiem for a Dream, un tad viņš tā, ka domāja, bet paralēli, kad jāraksta šis scenārijs par šo tēmu, kas viņam tā arī kaut kādā ziņā nelika mieru. Bet ar ko viņš saskārās? Kā jums visiem labi zināms, Holidai patīk taisīt vairākas filmas vienlaikus par vienu un to pašu tēmu. Es varu nosaukt ļoti daudz piemērus, es to šovakar nenodarbošos. Kas nav varbūt mazāk, nav tik ļoti labi zināms tas, ka tie cilvēki, kas veido šīs paralēlās projektus, viņi to dara ļoti lielā stresā, tāpēc, ka tu būtībā veido filmu, kuru taisa paralēli kāds cits, un varbūt vēl cits, un varbūt vēl cits. Ir skaidrs, ka tev iespēja, ka tu to filmu arī uzņems, nopaliek mazāk. Un tā bija arī ar noasu projektiem. Tajā laikā bija vismaz vairāki citi kandidāti, kas gribēja šo stāstu uzņemt. Protams, skaidrs, ka tas Darrena, tā vīzija, kas viņam bija, krāsa savādāk nekā kaut kāda tradicionālā vīzija, kuru visticamāk arī grasījās uzņemt, un it kā par satraukumam viņam nebija pamata. Bet no otras puses, satraukumam varbūt bija pamats tādā ziņā, ka tā vīzija bija pārāk specifiska, līdz ar ko viņš izdarīja to pašu, ko savulaik izdarīja Vačovsku, toreiz vēl brāļi, veidojot filmu The Matrix. Viņš uztaisīja, vai teiksim tā, izveidoja scenāriju kā komiksu. Šādi viņš izskatās. Komiks šobrīd ir izdots Francijā. Viņam ir 4 daļas, no kurām 2 ir pieejamas. 2, diemžēl, vēl ne angļu valodā. Viņš tiks publicēts kaut ko tagad ar filmas pirmizrādi, ja kādam ir interesi ar viņu iepazīties. Darrenam arī, kas nav nekas jauns. Tieši tāpat situācija savulaik, ko viņa notika pie filmas The Fountain veidošanas, vai arī īsti viņa scenārija tā saprast uz papīra nebija līdz galam iespējams, līdz ar ko viņš uztaisīja arī viņai komiksus, kuru jūs arī varat iepazīties. Bet viss beidzās labi. Abiem šiem projektiem, protams, ka viņi realizējās. Bet kurš tad bija galvenais šķērslis filmas nonākšanai uz lielajiem ekrāniem? Tas bija patiesībā pats Darrens kaut kādā ziņā, jo, ja veidot šo filmu, viņam nācās atteikties vismaz no 2 projektiem, kurus viņš bija veidojis, nu, kopsumā vairāk nekā 10 gadus. Varbūt kāds man var nosaukt šos projektus? Mēs visi esam šeit ļoti erudīti. Tiešām? Sakiet. Jā, tieši tā. Abus mēs aizējām nesen. Abi tika realizēti kā filmas, tikai citiem režisoriem. Tas bija Wolverine ar viņa lielu draugu Hugh Jackman, kurš savu laiku izglāba arī projektu The Fountain, no kur atteicās Breds Pitts un atteicās kopā ar visu tā laika finansējumu. Nu jā, un, protams, arī Robocops bija Darrena Aronofska ilgu valotais projekts. Skaidrs, ka abas šīs filmas būtu bijušas galīgi savādākas nekā mēs beigās sanāca, iespējams arī daudz labākas, bet tad mēs nebūtu varbūt redzējuši noasu, kas īstenībā ir varbūt arī pat vēl sliktāk. Nu, bet par noasu, es kad ieraudzīju pirmo filmas castingu, es sapratu, kad īpaši jau bildi ar Russell Crowe, es sapratu, ka hei,
Nu, manuprāt, tieši tā arī Noss varētu izskatīties. Es tā, ka pilnīgi to redzu, bet viņš nebija noteikti pirmais, viņš nebija arī otrais kandidāts Noss Ulmai, tāpēc, ka pirms tam Darēns bija uzrunājis vēl vismaz divus lieliskus aktierus, kuri gan diemžēl atteicās. Viens no viņiem bija Maikls Fassbenders, un otrs no viņiem bija Kristians Bēls. Un ja pa Maiklu Fassbenderu es nevaru pateikt, kāpēc viņš tieši atteicās no šīs lomas, viņam iespējams tiek iedavās daudz un dažādas lomas un tā tālāk, tad par Kristianu Bēlu ir tā kā skaidrs, tāpēc, kad jau šajā decembrī mēs viņu redzēsim Mozus lomā Ridleja Skotta filmā. Nu, tā kā attiecīgi, ka tas vienkārši gaumas jautājums kādam Mozus, bet es apskatījos, kas notiek ar to Mozus projektu, un es saprotu, ka viņš izstāsta šādi. Kā būtībā mums gaida vēl viens Robins Hoods vai Kingdom of Heaven tikai ar Mozu galvenajā lomā. Un tā ir skaitā, teiksim, Russells Krauss jau ir tēlojis pie Ridleja Skotta, līdz ar ko bija jādod iespēja arī Kristianam Bēlam. Nu, lūk, man laiks konkursam, kur mēs aicināšu Leldi, kas man palīdzēs. Es ļoti tā ceru. Un šoreiz jums sarūpētas ļoti skaistas balvas. Nē, man vēl viens stāsts. Kamēr Leldi varētu lūdzu sagatavot mums balvas, viņas visas paslēptas tur ir aiz metāliskā konteinerā. Jā. Kas ir 3 lietas, par kurām Hollywoodas režisors brīdina, kad filmās nevajadzētu būt absolūti nekādā veidā izvairīties no viņām? Bērni, dzīvnieki un ūdens. Šajā filmā ir visas 3, kā jūs abi saprotat. Par bērniem, domāju, ka tur viss ir kārtībā. Par ūdeni tur viņa ir ļoti daudz, tas ir diezgan pašsaprotami. Par dzīvniekiem arī ļoti labi, tiem, kas atrauc par to, ka, teiksim, kā tur bija dzīvnieki, kad to filmē, tad neviens dzīvnieks filmas veidošanas laikā nav cietis. Tāpēc, kad filmas veidošanas laikā netika izmantos neviens dzīvnieks vispār. Un tāpēc arī šī filma ir studijas Industrial Light and Magic visvērienīgākais darbs visos laikos. Ieskaitot to, ka, protams, ka viņi veidojuši tur daļu no Avatāra un visas 3 transformerus, tagad jau jāsaka 4. Paldies. Nu, jā, mums ir viss kaut kas vērtīgs. Mums ir daudz jautājumu. Patiesībā mums jautājumu 7, bet mēs apstīsimies, kā mums ir jums sanāks. Jā. Sergejs, var palūgt kofeīnu dāvankarts? Nē. Es zinu, ka... Jā, es zinu, ka tu gribētu pats izbatot ar knobi. Mums ir tā. Mums ir Harry plakāte. Viņi ir ļoti skaisti. Viņus retvītoja filmas režisors Darēns Aronofskis Twitterī. Tas ir ļoti svarīgi. Kā teica Imants Ziedonis, svarīgi nav laiki, svarīgi ir cilvēki, bet vēl svarīgāki ir šēri un retvīti. Tieši tā, tāpēc Bonas Aronovskim un lieliskais Harry plakāts. Tātad mums ir no mūsu lieliskās dāvanas. Internetā ir lieliskā dāvana. Lieliskas dāvanas. Tiešām ļoti lieliskas. Un šoreiz mums ir īpaši lielisks ar to, ka mums ir 3 dāvanu kartes braukšanai ar īstu vikingu kuģi. Kas varbūt nav gluži tā kā brauciens ar Nolas šķirstu, bet ir tā, ka second best thing ever. Un jūs varēsiet teikt, I am on a boat. Tas ir arī ļoti forši. Lūdzu, Elda. Tālāk mums ir kofīna dāvanu kartes. Un no filmas izplatītāja Forum Distribution mums ir tā. Pildspalva, pārbaudi, ja? Ļoti skaisti. Lūdzu. Viss kārtībā. Ir vairāki filmas plakāti. Viņi tiešām ir daudz, un viņi tiks droši vien visiem. Un, Velde, mums ir šis. Jāties, ka nākamais būs stends dāvanam šis te. Izskatās tā kā teleskops, vai kā īpaši elitārs plakāts, bet patiesībā lietas sargs. Vai tas nepasargās no lieliem pūdiem, bet tā. Nu, lūk, un man ir sagatavot dažādi jautājumi visām gaumēm, dažādām erudīcijas līmenīm. Jūs tur sāksim? Jā. Visām! Pilnīgi pareizi. Apsveicu. Valdi? Pagaidi. Valdi? Mēs dosim arī šo te. Nē. Jā. Lūdzu. Šitais bija grūts jautājums, īstenībā es gribēju sākt ar viņu. Paldies. Jā, un es ļoti labi jūs visu redzu, mums ir ieslēgt gaisma. Celiet augšā roku. Es redzēšu, es jums lūkšu atbildēt. Cerams, ka tas viss beigsies ļoti veiksmīgi. Nu, lūk, ja mēs sākam par Clintu Mansell, ļoti labs jautājums. Kurai videospēles ekranizācijai viņš ir sarakstījis mūziku?
Es zinu, ka ir daudz videospēļu ekranizāciju. Jūs? Es zinu, ka jūs ejat uz kino principā mazāk nekā es... Nē. Nebūs ne joks, ne arī pareizi atbildi. Es zinu, ka ļoti daudz videospēļu ekranizāciju viņas visas pārstāv ir sliktas. Iespējams, viņas visas skatos tikai es, bet jūs man padiešu hintu. Jā, jūs? Nē. Spēļu veidotāji, kas veido šo spēļu, nāk no Teksasas un programmētāji. Jūs? Kaudze? Variantus? Jūs ir izlūtinājuši kaut kādi pretīgi konkursi, kur saka tev variantus, piemēram, kādā krāsā bija Napoleona baltais zirgs. Nē, nestrādā nekādi varianti šajā gadījumā. Es nezinu, vai ne, labi, tajā filmējās Kārlis Urbāns. Jā, bet es neredzēju jūsu roku. Forši, paldies, es vienkārši gribu zināt, kurš atbildēja pareizi. Tieši tā filmēja Doom, Klins Mansels ir sarakstījis mūziku. Interesants fakts un arī nezinu. Jā, vai ir. Labi. Atgriežamies pie tās slaida, kuras mēs rādīju par Michaelu Fassbenderu un par Kristiānu Bēlu. Tur bija otrs slaids, man atcīs viņa nohaidot, tāpēc, ka tieši tāda pati izvēle bija arī ar filmas galveno ļaundari, kuru pēc trailera vai pēc kaut kādiem plakātiem, jūs zināt, kā atveido aktieris Reis Winstons, es nemaldos. Jā. Bet bija cits kandidāts. Jūs? Pietiks ar tiem diviem. Laims Nīsons, es gribēju teikt, kurš atveros savu, vai jūs dāvana, jā, un pagaidi. Jā, tieši tā. Un kurš atveros arī ļaundari vēl vienā citā šīs vasaras filmā, kas būs Steta McFarlane Million Ways to Die in the West arī. Bet, nu, tas arī paliek labi. Foršāks, vienkāršāks jautājums. Jūs visi zināt Russell Crowe, jūs visi zināt aktrisi Jennifer Connelly. Šis viņa ir trešais kopdarbs, bet nosauciet pirmos divus. Viņi ir ļoti apzinām un droši vien jums arī mīļi kaut kādā ziņā. Jūs? Beautiful Mind. Šogad tā filma bija. Jā, labi, bet jums pateica priekšā nekas. Beautiful Mind un Winter's Tale nāciet uz pēc savas balvas. Apausi? Jā, ļoti labi. Tā mēs arī iziesim, mums palika 3 jautājumi. Nē, es patiesībā 2. Jā, nosauciet lūdzu man visu laiku skandalozāko reliģijas tēmai veltīto filmu, kuras mūziku sakomponējis Pīters Gabriels. Jā, lūdzu. Kaudzu? Absolūti taisnība. Un ceļiet rokas ir reāli neredzu skatot tikai uz rokām. The Last Temptation of Christ, jā, Mārtiņš Kursējas filmu, kas savākā bija ļoti skandāls. Droši vien, ka mūsdienās arī būtu. Tieši tā. Un mums palika pēdējās balvas. Pēdējā balva. Pēdējais balva komplekts. Mēs zinām tikai pazīstamiem balvas, protams. What a twist, kā teikt. Šie moments, jā. Kur ir pelnošākā filma? Pildspāle, jā. Pelnošākā filma ASV vēsturē ar R reitingu. Uzsveriet. Jā, jūs lūdzu? Absolūti taisnība. Un nevis, piemēram, Matrix sīko vai kaut kas cits, kas nebija populārs Passion of the Christ, ka izvēlēts ir pelnošākā filma ASV vēsturē ar reitingu bērniem ar 17 ieskatu tikai vecāku pavadībā. Paldies, mums liels! Ceru, ka jūs bijāt izklaidēti un jūs uzzinājāt kaut ko jaunu, jo mums bija ļoti laba lekcija šoreiz. Un tiksimies pēc nedēļas, bet pirms tam obligātais disclaimers, ja par to, ka lūdzu filmas laikā, šīs filmas laikā ir īpaši nerunājam nēd un mandarīnus un vistas kulpinātas un nezvanam pa telefoniem un neceļam arī telefonus, jo viņi spīd visu zāli un jūs ļoti labi redzētu konkrēti, kurš pacels telefonu. Un neliekam ir virsū kājas, protams, jo, mēs neesam Teksas arī tā skaitā. Bet, ja jūs, protams, to nedarīsiet, jūs jau saprotat, kurā seansā mēs esam, tad tajā brīdī, kad jūs kaut ko no tā pārkāpsiet, atvērsies vaļāt grīdu un jūs nonāksiet ātrgaitas liftā uz Kinoblogera L, ja? Tur griežās Adama Sandlera filmas visu laiku. Kāds varbūt teiks, hei, bet man patīk Happy Gilmore, bet nē, tikai no 2000. gada un uz augšanu. 8 Crazy Nights ir double feature no 2 vienādām filmām. Tā, paldies jums liels un labs gadīšanās.